Noraugoties, kā pa vienam izklīst izlaidumā sanākušie, Sarma prātoja, kuru varētu aiziet vai aizbraukt, lai pārlaistu nakti. Virpinot somas rokturus pirkstos, prātoja. Varētu pie Zojas, bet viņa rajona otrā galā dzīvoja. Kamēr tikšu ar kājām, rīts jau būs pienācis. Autobusi vairs tik vēlā vakara stundā uz to galu nekursē. Pie Baibas turpat nav ko apspriest. Astrīda, tā jau no laika gala nepārāk. Tāda kā citā pasaulē dzīvotu, grāmatas, dzeja, jo vairāk var apmeklēt kultūras pasākumus, jo labāk. Laikam, ja varētu, tad no tā vien pārtiktu. Taņa, tur ar gabals, ko kājām iet. Ja gribas ātrāk, jābrien pār pļavu un tad gar to rudzu lauku. Kāda tad es izskatīšos nākamajā dienā, nobridusies kā tele, kura pasprukusi no aploka ārā. Kura vēl atliek? Skaidrīte. Dzīvo ar tepat netālu, kādas pusstundas attālumā no šejienes. Veikalā ar šo nebija nekādas lielās plēšanās, tāda nekaitīga, kā nenopļaut zāles kušķis pievārtē. Skaidrīte dzīvoja netālu no vaļas, blakus ielā, nelielā privātmājā. Piemājas dārziņš, neliela siltumnīca, kā apgāsta stikla bļoda, un pāris ābeles. Skaidrīte dzīvoja viena, jo bija atraitne. Bērni sen jau savās ģimenēs. Skaidrīte bija tāds vienkāršs un gaišs cilvēks. Bija savas domas un viedoklis, tikai to izteicēja kāds to lūdza. Jo strādājot veikalā kopā ar Vaļu, bieži dabūja nepelnīti no priekšnieces, ka viņa sprauž savu sakāmo, kur vajag, kur nē. Tāpēc nolēma, ka labāk palikt novērotāju pozīcijā un lieki neko neteikt. Šos visus Vaļas garastāvokļa izvirdumus pacieta tikai tāpēc, ka līdz godam nopelnītajai pensijai bija palikuši tikai nieka 3 mēneši. Un tad jau varēs atpūsties, parušinoties piemājas kādā dārza vagā vai puķu dobē. Ar vīru Skaidrīte nodzīvoja labi, gandrīz 27 gadus. Vīrs tepat kolhozā par traktoristu, kā jau vairums vīriešu. Skrūvējot tos dzelžus augstajās garāžās, saaugstējās, noklepojās līdz nemaņai. Par ārsta apmeklējumu pat dzirdēt negribēja, nav laika. Tad tādi darbi, tad šitādi darbi. Pabiem vēl mēģināja ko apārstēt, kādu zāļu tēju, piparu plāksteri, kājas pasildīt, bet nekā. Skaidrītes vīrs jau bija nomocījies un tādā nespēkā, miklu pieri un kampa pēc gaisa, kā sakarsis suns karstā laikā. Kad viņš nogāzās turpat garāžās pie traktora, tad gan saprata, ka nav vairs labi. Aizved uz slimnīcu, ielaists plaušu karsonis. Ārste darīja visu, ko tajos laikos no medicīnas piedāvātajām iespējām varēja izspiest, bet, diemžēl, par vēlu. Pēc dažām nedēļām Skaidrīte melnās drēbēs, ar tikpat skumjas krāsas lakata lentu ap galvu posās uz vīra bērēm. Reizēm likās, ka Vaļa ir ar pirkstu taisīta. Nevarēdam laikam sagaidīt vēlāku brīdi, turpat kapsētā tā labi skaļi sāka. Būtu jau Saša dzīvojis ilgāk, ja sieva drusku to būtu gribējusi. Cilvēku šitā novest, ka nu jāgulstas zem velēnām. Vai tas Skaidrīte nevarēja man ieminēties, ka vīram šitā ir, ka plaušas no klepus lec ārā? Man taču sakari, arī ārstu aprindās. Tagad varēs viena kūkot pa māju. Skaidrīte, lai cik miermīlīgas dabas nebūtu, tajā brīdī gribēja izraut vienam no kapračiem lāpstu un belst tai pa muguru. Skaidrīte kaut ko rušinājās pa puķu dobi, kad izdzirdēja metālisko troksni, kurš rodas, ja kāds atver vārtiņus. Tur jau stāvēja Sarma. Skaidrīte ar lielām izbrīna pilnām acīm raudzījās atnācējā.
Labs vakars, es te uzkūlos tev kā sniegs uz galvas. Ceru, ka nedzīsi mani prom. Iesāka Sarma. Ko tu? Sveika, sveika, lai nu kuru, bet tevi necerēju satikt. Ko tad tu mūsu pusē? Ai, nepateicība pasaules alga. Biju atbraukus uz Zanes izlaidumu. Cerēju, ka tak mani uzaicinās pie svinību galda ar pasēdēt. Bet sasēdās visi mašīnā un prom. Paliku kā vientuļa ceļazīme pie skolas. Autobus man tik no rīta, tāpēc atkūlos pie tevis. Sarma noplātīja rokas. Pareizi, jā, šodien tak izlaidums. Nu tad iesim iekšā. Aicināja Skaidrīte. Apmazgājusi smilšu lielumu turpat, metāla bļodā, novilkusi galošas, pati pa priekšu un aicināja viešņu sekot. Abu pirmais pieturas punkts bija mazā, bet mājīgā virtuvīte. Skaidrīte norādīja, lai Sarma sēst pie galda, bet pati pie atvērtā leduskapja lūkoja, ko uz galda salikt. Siers, maize, gan balta, gan tumšā, kuru nu ciemiņš gribēs. Speķa gabaliņš. Izgājusi, atnesa tikko sarautus redīsus un diļļu šķipsnu. Ko jau uz ātru roku ņem par labu? Es jau viena dzīvojot, neko daudz sev netaisu. Kad bērni sabrauc, tad gan jā, vairāk pie plīts pastāvu. Liekot teikanu uz gāzes, it kā attaisnojās namamāte. Būs jau labi, Skaidrīt. Ko tu klāt gribēsi? Man ir liepziedu tēja, kaut kur bija jābūt piparmetru, un cigoriņi arī ir, ja gribi. Pie atvērtā skapīša veroties tajā piedāvāja Sarmas bijusī kolēģe. Nu, cigoriņus tad labāk. Smērējot sirmaiz atbildēja Sarma. Nu, es tad kompānijas pēc iedzeršu tēju, jo nesen pāēdu, kaut kā tagad negribas. Pretī apsēdās Skaidrīte. Kamēr teikana sāka šņākt kā sirdīga vīramāte, tikmēr bija klusums. Sarma ēdot sasmērēto sviestmaizi lūkojās pa virtuves logu. Skaidrīte, it kā gribēdama pātrināt ūdens vārīšanās procesu, vērās uz teikanu. Salāja karsto ūdeni krūzītēs un maisot savas krūzītes saturu, Sarma iesāka. Skatos tev smukas samtenes, gliemeži nerīnost, manā galā to, ka muģ vien. Nu ir pa kādam, bet tik daudz, ka var nolasīt. Kur tad tu tagad dzīvo? Jautāja Sarmas sarunu biedrine. Sarma izstāstīja, kurā tad pasaules malā viņa šobrīd dzīvo, kur strādā. Par Toļiku noklusēja. Man jau ar cik tad vairs ilgi, kad tikšu pensijā. Ātri piekūstu, pati tak atceries, visu dienu uz kājām. Kā tad jums pa to bodi iet? Gribēja zināt Sarma. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.